un es šodien vadīšu Talsu galvenās bibliotēkas veidoto pasākumu Mazpilsētas stāstnīca. Un šoreiz, kā jūs redzat, šis pasākums notiks attālināti. Mazpilsētas stāstnīcā, kā ierasts, viesojas Talsos zināmi cilvēki un sarunas veidā iepazīstina ar savu dzīves gājumu. Un, tā kā šobrīd norisinās bibliotēku nedēļa, tad mēs izlēmām, ka sarunai šajā reizē noteikti ir jābūt ar ļoti īpašu cilvēku Talsu galvenajai bibliotēkai. Un tādēļ šodien es sarunāšos ar radošo, daudzpusīgo un ļoti zinošo Talsu galvenās bibliotēkas direktori Viju Nagli. Labdien, Vija! Varbūt tad sāksim mūsu sarunu ar to, ka tu varētu pastāstīt par savu bērnību, par bērnības gadiem, par vecākiem, par vietu, no kurienes nāc, par bērnības mājām. Lūdzu. Mani dzirdat tagad? Man ļoti jāatvainojās. Tā, es dzirdu tagad. Man ļoti jāatvainojās, mums kā jau tehnikas laikmetā maza tehniska ķibelīte. Bet neko tur nevar darīt šiem tiešais pasākumiem. Tā nāk līdz tāda maza tehniska reizē mastīte, kad kaut kas notiek ne tā, kā gribam. Tātad sāku ar to, ka esmu Ģibuļu pagasta meitene. Līdz 10 gadiem dzīvoju Ģibuļu pagastā. Pirmās 4 klasītes mācījos Spāras tajā laikā 8-gadīgajā skolā. Un šajā Spārē man bija 2 dzīves vietas, līdz 6 gadiem 1 vieta. Tātad no Ventspils šosejas Ventspils virzienā pa labi, un pēc tam atkal Ventspils virzienā pa kreisi dzīvoju pie vectēva Muižkalnu mājās, un tas viss notika līdz 10 gadiem. Tā kā ģimenē notika pārmaiņas, vecāki tā kā īsti izdomāja iet katrs savu ceļu, tad arī mans tālākais ceļš, protams, līdz vecākiem, veda uz Talsiem, un līdz tam tātad mamma strādāja, kā jau visi tajā laikā, kolhozā, veic dažādus lauku darbus, gluži tāpat arī tēvs, un īsts lauku bērns bija. Vecāvam bija skaista māja ar lielu ābeļdārzu, tur iemācījos arī lauku darbus. Tad, kad jau atnāca dzīvot uz Talsiem, tad vasarās vēl braucu pie vectēva, palīdzēju sienu grābt, zinu, ko nozīmē sienu mest gubiņās un dažādā veidā vest uz šķūni, lai būtu lopiņiem, ko ēst, tā kā tam visam ir iet cauri. Lūk, un 10 gadu vecumā tātad mana dzīve sākās Talsos. Tātad līdz 8. klasē, no 5. līdz 8. mācījos Talsu pamatskolā.
godīgi sakot, no visiem skolas gadiem faktiski tā man, tā ir sanācis, laikam jau tāpēc, ka tie jau ir tādi apzinīgāki gadi, tā mīļākā skola, vēl tagad ir tādi mīļi un zināmi skolotāji no tiem laikiem, pat 2 nedēļas atpakaļ mana audzinātāja, atsakot, atvadījās no šīs zemes, bet mums arī bija, šad tad mēs viņu arī aizgājām ciemos un tāds kontakts visu laiku. Tad tālāk, protams, tajā laikā Talsos bija tikai viena vidusskola, mācības turpināja Talsu vidusskolā. Tad, kad es tā vienmēr saku tad, kad pabeidzu Talsu pamatskolu, no skolas aizgāja uz Rīgu skolas direktora Spoda Pimanova. Es atvainojos. Tad, kad aizgāju pabeidzu pirmo vidusskolu, tad savukārt aizgāja skolas direktora Aina Steigsta uz Rīgu. Tā kā jāsaka tā, kuru skolu beidzu, tad mainās vadība. Tas tā mazliet humoram. Lūk. Mācoties Talsu pirmajā vidusskolā, man viens no mīļākajiem priekšmetiem īstenībā bija ķīmija, un tajā laikā vidusskolā bija tātad ķīmijas skolotājs Jānis Lapsa, un īstenībā nebija cita doma, kad iet tālāk mācīties ķīmiju, un ar tādu domu arī mācījos skolā, gāju uz papildus nodarbībām, un viss tika vērsts šajā virzienā. Bet neviens šai pasaulē man līdz tam nemācēja pateikt, ka mācoties ķīmiķos ir jābūt ļoti labai redzēji. Un tālāk par uzņemšanas komisiju netiku. Tātad šis mans izsapņotais sapnis ar to arī beidzās. Lūk, un tad sāku domāt par to, ka jāsāk meklēt darbs. Labi, tā, atgriežoties vēl nedaudz bērnībā un skolas gados, minēja, ka bērnībā bija daudz lauku darbu un skolas gados jāmācās, bet kā bija ar grāmatu lasīšanu bērnībā un skolas gados, vai tam atlika laiks un varbūt kāds bija mīļākās grāmatas? Jā, protams, grāmatu lasīšana man patika jau no bērnības. Un mana pirmā biblioteka, ko es apmeklēju, bija kolhoza biblioteka, kura atradās Spārē, un kurā bija jau biblioteka darbinieki, kuri zina tādu, vecākos darbiniekus, dažs labs varbūt vēl atcerās, Spārē zināmā mērā arī leģenda, bija dinermamma, viņu neviens nesauca savādāk, viņa bija dinermamma, un viņa ilgus gadus strādāja šajā bibliotekā. Lūk, un biju diezgan čakla lasītāji. Un tajā laikā jau bibliotekās nebija šie atklātie fondi, kā ir tagad. Spāras bibliotekā, šie skapji Spāras bibliotekā saglabājās ilgu laiku, bija lieli grāmatu skapji ar kārtīgām durvīm, ar stikliem, un aiz šiem stikliem tātad varēja tikai apskatīt grāmatas. Lūk, un man tādai meitenei, tātad līdz 4. klasei, dinermamma uzticēja grāmatas no lielā skapja. Un es to stāstu vēl varu tā pastāstīt, kāds man negadījums bija un kā man gāja un kādas bailes man bija pateikt to dinermammai. Es dzīvoju
3 māju tādā ielokā, kur bija 3 mājas kopā. Un mums tiem apkārtējiem bērniem bija uzdevums arī ganīt govis. Tā kā es esmu arī govis ganījis. Nu, un tās nebija kolhoza lielie ganāmpulki, bet tās bija 3 māju iedzīvotāju tātad lopiņi. No rīta viņus sadzina kopā, un tātad bērniem mums bija jāgan. Nu, lūk, un vienā tādā reizē, es vēl tagad atceros, man bija grāmata Sudraba slidas. Viņa tagad ir izdota, protams, šajos laikos, bet tas bija samērā 50. vai 60. gadu sākuma izdevums, un es lasīju šo grāmatu. Nu, protams, pieskatīju govis. Vienā reizē, kad kāda govs bija paskrājusi ne tur, kur vajag, protams, es šo grāmatu noliku atvērtu. Un aizskrēju sakārtot savu ganāmpulku. Atnāku atpakaļ, viena govs tā kārtīgi pa vidu ir ar savu, goviem vispār garšo papīrs, ar savu kārtīgu mēli un visu paņēmusi, nezinu, cik tās lapas, bet vidu visu izplēsusi. Man bija tāds šoks. Mammai teikt īsti nedrīkst, grāmata jānes atpakaļ, ko darīt. Tas man bija tāds piedzīvojums ar biblioteku no bērnības, un joprojām man viņš ir atmiņā. Protams, beigu galā jau kaut kā atzinos, un man tika piedots, un manai govī arī, bet, tāda bērnības atmiņa par lasīšanu. Par mīļākām grāmatām, man ir grūti teikt, jo ir tik daudz mūžā lasīts, ka, bija, es atceros, lasīju mazās Smikiņa darbus, tā man ir vēl vecais izdevums kaut kā prātā. Bet katrā ziņā, es biju no tiem bērniem, kas skatījās jau uz tiem lieliem skapjiem. Uz tām, jo īstenībā, ja kāds zina vai ne, tātad Sudrabas slidas, ir jau tāda mazliet uz lielo cilvēku tā kā lasīšanas jau sortiments. Jā. Labi. Saistībā ar skolas gadiem mums ir jautājums no kāda skatītāja, kurā gadā tika beigta vidusskola? 73. Tā, un tātad minēja, ka tātad pēc vidusskolas sāki darba gaitas. Un tad varbūt sāksim tad sarunu virzīt par šo tēmu, un tad kāds bija tad pirmās darba gaitas un kādos amatos esi strādājusi līdz šim, varbūt pastāsti vairāk par šo. Īstenībā man jāsaka tā kā mans skolu dienas sapnis nepiepildījās, tad, kā jau, atbrauc mājās no Rīgas, tātad uzņemts tu nesi, jāsāk meklēt darbu, nav variantu. Lūk, un ar vienu arī klases biedreni, mēs sākam, godīgi sakot, ko. Kas varētu būt tā laika vidusskolniekam piemērot. Tā kā lasīšana tiešām bija aizraušanās, un tā varētu būt arī tā kā nākošā prioritāte, tad sākām meklēt, nokļuvu bibliotekā, pilnīgi nejauši. Un kas tā bija par bibliotēku? Kas tā bija par biblioteku? Mans darba grāmatiņas ieraksts īstenībā neatbilst reālai dzīvei. Tā kā kurjos galā. Mans ieraksts darba grāmatiņā atkal saistās ar Ģibuļu pagastu. Manu dzimto pagastu vai ciemu tajā laikā. Bija acīm redzot vienošanās kultūras nodaļā par lietu, ka Ģibuļu pagastā viena no mazajām bibliotekām tajā laikā tā bija Ģibuļu ciema, ciems tajā laikā bija Ģibuļu ciema Kalešu biblioteka, ka viņa tiks likvidēta. Bet, kā tajā laikā arī šis štats vēl bija saglabājies un bija nolēmts, tad vienošanās bija notikusi un man Talsu
tajā laikā rajona bibliotekā. Mēs ar draudzeni aizgājām, bija viena brīva vakance, tajā tika paņemta draudzene, un man tika piedāvāts šis variants, ka strādāšu Talsu bibliotekā, bet šie dokumenti, tātad darba grāmatiņas ieraksts ir Ģibuļu pagasta Kaleša bibliotekas vadītāja. Tāds bija mans pirmais ieraksts darba grāmatiņā. Tur varu izstāstīt arī vēl stāstu, ka tā nav Talsu biblioteka, tātad man ir jāiet pieteikties darbā kultūras nodaļas vadītājai. Tajā laikā kultūras nodaļa atradās Talsu tautas namā, tur, kur tagad ir garderobe, ka ieiet iekšā. Ja? Tur bija tādas mazas kabatiņas, un tur bija. Tajā brīdī kultūras nodaļas vadītāja nebija uz vietas, šo amatu ieņēma Skaidra Zvejniece, un tātad es tur tagad miņājos un gaidu nopietna saruna. Tad tā arī bija, ka šī saruna apmēram tāda bija, labi, es tiku pieņemta, bet, kā jau Skaidra, viņa tā noteica, viņa saka, ko tāda skuķi te nāk un iet, pāris mēnešu vai kādu mazu brītiņu pastrādās un aizplivināsies jau tālāk pasaulē. Viņas vārdi tā kā nepiepildījās, un tā es esmu. Tagad jau vairs ne Talsu rajona vai ne, bet tagad ir Talsu galvenā biblioteka. Tad, kad atbrīvojās vakance, tā kā bija norunāts, tātad Talsu rajona bibliotekā šī amata vieta tika piešķirta, tad šī bibliotekāra vieta, tātad to, bet sakot, man pieņēma pēc tam par bibliotekāri. Ko es varu pastāstīt? Arī tāds mazs kurios, varbūt kādi atceras vecās, tātad lielās ielas, tajā laikā bija Gagārina iela, un tad pēc tam lielā iela, tātad 22 mūsu tās telpas. Lasītāji jau, protams, zina lasītājus, zina to telpu, kurā atradās abonements, bet mums tur tālāk bija tādas mazas kabatiņas. Tādas tiešām telpas nebija pārbūvētas, telpas šauras. Un bija viena telpa, kurā atradās, kā mēs teicām, krievu valodā esošā literatūra. Lūk, un viens no pirmajiem darbiem mums bija abām šīm jaunajām meitenēm, tā tad bija jālīdzina, jāņem grāmata pēc grāmatas un jālīdzina pēc inventāra grāmatas. Un tā, telpiņa šaura, plauktu atstarpes šauras, mēs tur vienotrai garām spraukdamās, vienā reizē atskan liels blīkšķis, un plaukti, visi viena līmeni, visi var sakot, viņi jau nekrīt tagad zem, viņiem jau nav kur krist, vienkārši tā slīpi, visa rinda plauktu apkārt. Mums, protams, pārbīles liels, bet, kas izdarīts. Tad, protams, nezinu, ko kolēģi nodomāja par šīm jaunajām darbiniecēm, kuras vienkārši ņēma un sagāza plauktus. Tāds piedzīvojums man arī bija. Pirmajā vai otrajā darba gadā neatceros. Jā, ļoti interesanti. Un varbūt tad pastāstīji, kā turpinājās tavs darba gaitu ceļš, kādos vēl amatos strādāji un kādās vietās? Tāpat biblioteka jomā, starp citu, šajos darba gados ir ļoti šīs pārmaiņas bijušas. Ja? Sākumā tātad bija šis tradicionālais, bet tad arī tie bija 76. 7. gads, kad visā republikā, būtībā katrā ziņā Latvijas bibliotekas metodiski, tātad mēs bijām Padomju Savienības sastāvā, un, protams, notika visās republikās, vairāk vai mazāk, tātad notika biblioteka centralizācija. Ko nozīmē? Nozīmē tas to, ka visas Talsu rajonā esošās bibliotekas tātad
vairs neapgādāja ciemu padomes, bet apgādāja tātad tajā laikā mūsu biblioteka no rajona bibliotekas kļuva par Talsu rajona centrālo biblioteku, un tātad sākās centralizēta grāmatu apgāde, centralizēta mēbeļu apgāde, centralizēta arī visa kadru. Tātad darbinieki tika pieņemti bibliotekā. Sakot, sākās viss šis process. Nu, lūk, un tad, kad sākās šis process, viena no pirmajām lietām, kas tika centralizēta, bija grāmatu apgāde. Pēc tam pakāpeniski pa gadiem nāca klāt citas lietas, bet sākums bija tātad grāmatu apgāde. Nu, un tad no 77. gada laikam. Tātad izveidojās bibliotekā jaunas nodaļas, izveidojās komplektēšanas un apstrādes nodaļa. Tātad tā bija atbildīga par visu grāmatu pasūtīšanu, iepirkšanu, kataloģizēšanu un sadalu pa bibliotekām. Nu, lūk, un tad sāku strādāt šai nodaļā par vadītāju tajā laikā. Nu, tas bija tagad nākošais posms. Kā jau jebkurā iestādē notiek arī darbinieku maiņas, ir dažādas paudzes darbinieki. Mēs tajā laikā īstenībā sakarā ar to, ka bija šis centralizācijas process, arī bibliotekā palielinājās gluži dabiski darbinieku skaits. Un mēs bijām īstenībā tāds, ļoti daudz mēs bijām jauni cilvēki. Un, protams, tas ir ļoti tāds jauni cilvēki, tās ir idejas, tas ir vilcējs spēks, tas ir arī ļoti interesanti, ja, ka iestādē strādā vienas paudzes cilvēki tā daudz. Nu, protams, tie darbinieki gados, kas bija, varbūt viņiem bija diezgan grūti ar mums, jo mēs tiešām bijām, vienā brīdī es atceros, manuprāt, tad jau iepriekšējā bibliotekas vadītāja izlēma un devās pensijā, tad man bija šis piedāvājums turpināt viņas darbu, un laikam tad tikko es uzsāku, tad man no manām mīļajām kolēģiem 7 bija dekrēta atvaļinājumā dažādās pakāpēs. Īstenībā iestādē tas ir, mēs tik daudz jau mēs tomēr nebijām, 7, tas ir ļoti daudz. Tad šī kadru, kuru aizvietos, un paņemt cilvēku no malas, tā ir tomēr darba specifika, ko gluži tā uzreiz. Tātad tas bija arī tāds posms, tad mēs tikām galā un viss notika un viss ļoti jauki. Labi, un tad nonāca direktores amatā. Un varbūt tad pastāsti, kā tu šobrīd raksturotu darbu direktores amatā un kādi ir izaicinājumi, kas sagādā prieku šajā darbā? Prieku sagādā. Īstenībā es tā padomājot, un visas tad es atļausies teikt, nostrādāt tomēr daudz gadi ir, ka īstenībā vairāk vai mazāk es visu mūžu strādāju uz darbu, kas man pašais arī sagādā prieku. Protams, ir dažādi mirkļi bijuši, ir bijuši arī skarbāki un ir arī, kā jau dzīvē, nekas jau nav viennozīmīgi. Bet īstenībā, tiešām es varu parakstīties zem tiem vārdiem, ka es tomēr strādāju uz darbu, kas man pašai ir paticis. Kas sagādā? Protams, ārkārtīgi lielu prieku, kad beidzot 19. gadā mūsu biblioteka ieguva jaunas skaistas telpas ar mēbelēm, visu aprīkojumu, mēs beidzot jutāmies labi. Protams, tajā brīdī sākās ārkārtīgi liels darba apjoms, milzonīgs, jo mēs
jo visiem gribējās redzēt, kā pie mums ir daudziem, kad gadiem nebija nākuši uz biblioteku, kura atradās pilsētas nomalē, un likās, vai ir vērts uz turieni iet šauri, un kā mums bija. Visiem gribējās nākt pie mums, un ir ārkārtīgi žēl, un mēs jau nenojaušam, kādā ritmā mēs strādātu pašlaik. Šī pandēmija visā pasaulē mums arī atkal sagrieza visu otrādi, bet katrā ziņā tas ļoti liels gandarījums. Gandarījums, protams, ir tas, ka gadu gaitā visās jomās jau ir ārkārtīgi attīstība notikusi, bet bibliotekārais darbs ir tik ļoti mainījies. Un bibliotekārs pirms 30 gadiem no bibliotekāra pašlaik, nemaz jau nevajag 30 gadus, 15 gadus atpakaļ, ļoti, ļoti atšķiras. Un tie, kuri strādā, zina, ka bibliotekāri ir tāda tauta, kuri vai tu strādā, un tad bieži vien stipri ilgstoši, jo patīk šis darbs, vai tu pastrādā kādu gadiņu, un tu jūti, ka tas nav priekš tevis, un tu aizēji. Īstenībā bibliotekārajā sabiedrībā, es to varu teikt, ka mūsu tā kā Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga bibliotekāriem, bibliotekāri ir tāda samērā patstāvīga tauta savā amatā, un kadru mainība mums ir salīdzinoši maza. Bet tas varbūt arī dod, ka bibliotekārs jūtās nepieciešams iedzīvotājiem. Ja tu šajā darbā strādā un tev tas sagādā prieku, tad tu esi gatavs savu zināšanas dot, palīdzēt, kādā jomā tu vari, un vienkārši būt. Mēs esam dažādi savu bibliotekāri un tagad informācijas brokeri, un kādos vārdos tikai bibliotekārs nav saukts un nav mēģināts to visu noformulēt, bet katrā ziņā bibliotekārs ir, viņš ir daļēji psihologs, daļēji sociālais darbinieks, viņš ir cilvēks, kurš strādā ar iedzīvotājiem. Tas ir viennozīmīgi. Par to, kas vēl ārkārtīgi tādu arī gandarījumu, prieku un īstenībā to pat tā īsti novērtēt nevar. Par šiem gadiem, kuros strādāt, es nezinu, vai kādā citā darbā man būtu iespēja tikties ar tik ļoti dažādiem, interesantiem, daudzveidīgiem cilvēkiem, un ar viņiem iepazīstināt visus, kam tas interesē. Tā paskaitot, es jau mājās, godīgi sakot, varu paskatīties, kur man ir autogrāfi no dažādiem, ja? Tie ir mūsu novadnieki, rakstnieki, Arnolds Auziņš, Ilguns Bērsons, žēl vairs nav, Silvija Radzobe, tie ir aktieri, tie ir Latvijas mēroga rakstnieki, tie ir, grūti pateikt, tie ir žurnālisti, tie ir sportisti, katrā ziņā interesanti cilvēki. Tas ir Roberto Meloni, kur es viņu satiktu, ja nebūtu pasākums. Tie ir rīkotie grāmatu svētki, kur mēs jūtam, ka bibliotekas, kā saka, rullē, jo tajā brīdī, tiešām ļoti daudziem tas interesē. Tie ir tādi mirkļi, kas ļoti sagādā prieku. Man īstenībā sagādā prieku arī, piemēram, tas projekts, jau 20 gadu garumā, kā ir, jā, tātad Aleksandra Pelēča prēmija, kuru iesākām, tātad 21. gads šogad, iesākām Aleksandra Pelēča 80 gadu jubileja tika svinēta. Kā var svinēt un cik vai ne? Lūk, un tad radās mums šī ideja, un tajā laikā domas priekšsēdētājs bija Visvalds Radelis, kas atbalstīja šo ideju. Un gadu no gada tātad pašvaldības atbalsts, finansējums tiek nodrošināts. Protams, tur var domāt un attīstīt un mēģināt. Un tātad šo gan vietējo rakstnieku, gan to rakstnieku vai pētnieku, dažādi veidi tātad
autoru atbalsts, ja ne atbalsts prēmija jau ir tikai viena, tad mēs viņus ceļam saulītē, mēs par viņiem runājam, mēs šīs grāmatas rādām, ja, un tas ir tāds, mums pašiem ir, es domāju, jebkurš no kolēģiem pateiks, ka prieks ir strādāt, un tāda gandarījuma sajūta, ka mēs šīs grāmatas ceļam saulītē. Un atrādām viņus, un ļoti daudzi nemaz nezina, ka tādas ir iznākuši, bet šajā aprīļa mēnesī viņi uzzina, ja ne agrāk. Jā, runājot par nozīmīgiem cilvēkiem Talsu novadam, varbūt vari padalīties ar atmiņām, strādājot bibliotēkā saistībā ar bibliotēkai nozīmīgo darbinieku Jāni Tāli. Jā, tātad, kad sāku strādāt bibliotekā, Jānis Tāle jau vairs nebija štata darbinieks, bet viņa sūtība, viņš katru dienu nāca uz biblioteku. Tajā laikā, tādam jaunam 18-gadīgam skuķim bija ārkārtīgi liela pietāta pret viņu. Viņa tēls jau kā tāds, viņš tāds ļoti kārtīgs, cienījamos gados, tā ar visi, viņš katrai mums sniedza roku no rīta, šis sasveicināšanās rituāls. Īstenībā tajā laikā jau, un es saku, mūsu tādā vecumā, mēs jau nebijām pieraduši. Mums faktiski nebija tas mācīts, ka sasveicinoties ir jāsniedz roka. Manuprāt, ka man daudz piekritīs, ja? Jo tā tradīcija vienkārši tāda tajā laikā nebija. Tagad šis sasveicināšanās rituāls varbūt ir daudz vairāk izkopts, bet tajā laikā tas galīgi nebija. Tad vienmēr viņam bija fotoaparāts līdz. Vienmēr viņš tāda ārkārtīgi uzmanīgi katru no mums uzrunāja. Protams, tas bija tas pirmais cilvēciskais iespējas. Tajā brīdī varbūt mēs tik ļoti, protams, viņš rādīja savas mapes, rādīja savas kartotēkas, kā kurā reizē, vai ne? Cik mēs katru spējām tajā brīdī novērtēt, bet katrā ziņā tā viņa paveiktais darbs un tā bija katrā ziņā, un tur mēs mācījāmies to, ka tas bija tas, kā saka, vecais kalums, jā, kurš izrāda cieņu katram cilvēkam, kurš viņam nāk pretī. Tās bija tādas cilvēciskās attiecības, ko godīgi sakot, reizēm mēs mācījāmies no viņa. Varbūt, ka mums reizēm pat likās, vai tā vajag, ja? Jo tajā, bet katrā ziņā es domāju, ka visi tie darbinieki, kuri tajā laikā, un arī mēs jaunie sākām strādāt, ja tai brīdī ne, tad katrā ziņā mēs to novērtējām. Jo, tādas, es saku, tās bija vienkārši šīs cilvēciskās attiecības. Viņa devumu, viņa to, ko viņš darīja darbā, to jau novērtēja vēlāk un saprata vēlāk. Bet pirmais bija tas viņa tēls, tas viņa, vienkārši, un to arī kaut vai tas vīrietis bibliotekā, jā, kas arī vienkārši, es viņu atceros tiešām ar tādu pietātu, un tā mēs viņu arī visi vairāk vai mazāk uzņēmām. Labi, es domāju, ka mēs varētu turpināt mūsu sarunu par kaut ko tādu sirdī tīkamāku un par vaļaspriekiem. Es zinu, ka brīvajā laikā daudz nodarbojas ar dārza darbiem un pieskata mazbērnus, bet kā ir šobrīd ar grāmatu lasīšanu? Vai tam atliek laika un cik daudz lasi grāmatas? Grāmatām man atliek laika. Un grāmatas lasu salīdzinoši laikam diezgan daudz. Lasu ļoti, ļoti dažādu literatūru. Tas ir tā fragmentāri. Ar īpaši neizcelšos un esmu arī no tiem, kas labprāt palasa krimiķus, kā saka, ja, žargonā runājot.
man tā kā tie prāta, es viņus vairāk, es neuzskatu kriminālu droši ar tik ļoti sižetu tverot, tverot sižetu, bet man paliek malā tas, vai tur vienam asiņaināks, vienam tā, bet man tie prātu mežģi, tas psiholoģiskais liekas ļoti interesanti. Protams, lasu latviešu literatūru, cenšos pasakot līdzi, un tā gadus atpakaļ, piemēram, es ļoti ilgi nebiju lasījusi latviešu stāstu. Kaut kā, gribas tā paņemt apjomīgāk grāmatu, ka tu brīdi esi tajā sižetā, un ka tev ir kā, tādu ilgāku brīdi. Bet es tagad esmu ļoti atklājusi katru grāmatiņu izlasījusi Janai Eglei. Manuprāt, ļoti interesanti latviešu stāstniece, un tagad man prieks, ka viņi ir pat dažas dienas atpakaļ, tātad arī Eiropas balvai izvirzīta. Lasu latviešu literatūru, priecājos par dienas grāmatas šiem 2 latviešu literatūras cikliem, tātad vispirms vēsturisko romānu, kur mūsu autori vienkārši rakstīja un ļoti labi Bērziņam Svinagarša, Akmentiņam skolotāji un tāpat Repšeja un interesanti darbi, un tagad ir biogrāfisko romānu, vārds sakot, šī sērija katrā ziņā ļoti tādi, es domāju, ļoti rosinoši projekti, un latviešu literatūra kļūst bagātāk un interesantāk. Jo vienā brīdī gandrīz jau tā bija, ka īsti nezinu, ko tur ņemt, tā kā nav tik. Bet šie projekti tiešām, paldies dienas grāmatai, un arī, protams, ir latviešu literatūrā ko lasīt. Un es domāju, ka tas uzskats, ka latviešiem tur nav ko lasīt, tas galīgi vairs neatbilst nekādiem rāmjiem. Patīk arī šeit kaut ko no psiholoģijas. Katrā ziņā lasu ļoti, ļoti, man ir tā priekšrocība, tad, kad tiek iepirkts jaunās grāmatas, un tad es cenšos tā pārlaist aci pāri, tas būs atkal jāapgūst. Tā kā, es lasīju daudz, diezgan lasu. Jā, es piekrītu par latviešu rakstniekiem, tiešām ir vērts palasīt, bet varbūt ir arī kāds Talsu novada autors, kuru es iecienījusi, varbūt kādu gribētu izcelt. Pašlaik jau, es domāju, no Talsu autoriem ir tikai viens autors, kurš tiešām ir mūs visus pārsteidzis, es domāju, visu latviešu literāro sabiedrību pārsteidzis, un tas ir Andris Kalnozols. Un man tā, es domāju, man ļoti interesanti ir lasīt viņu, es ļoti daudz redzu tur Talsus, pat Andris jau it kā apgalvo, ka tas nav absolūti, ka tie ir tikai tādi, pieskars punkti, tas ir romāns, kas ir jālasa tikai kā romāns un nekādas paralēlas nav jāvelk. Bet, neskatoties uz visu, viņš ir ļoti spilgti tomēr atspoguļojas gan Talsu, namus, ielas, vietas un arī daļu cilvēku. Var zīmēt, domāt, kur ir. Tā kā es domāju, ka Andris tiešām ir ļoti spilgti ienācis latviešu literatūrā, un lai viņam izdodas tālāk, un tā kā otrās vidusskolas direktors teica, tātad Oļegs Solovjovs, viņš saka, katram Talsu iedzīvotājam ir jābūt plauktā un jāizlasa Andra Kalnozola grāmata. Tik ļoti varbūt nepārspīlēsim, bibliotekā jau arī var izlasīt, bet, labi, tiešām Andris ir mūs ļoti pārsteidzis, un ko tad mēs jau varam lepoties? Liela daļa, manuprāt, grāmata ir burtiski uzrakstīta Talsu galvenās bibliotekas telpās. Gan vecajās telpās, tātad 1. Māja ielā, un nobeigums jau šajās telpās. Un, manuprāt, ka Andris ir diezgan noskums, ka viņš pašlaik bibliotekā nevar turpināt nākamo darbu. Jā.
Mūsu saruna strauji tuvojas nobeigumam. Varbūt vēl pašās beigās ir kaut kas vēl tāds, ko tu vēlētos pastāstīt vai varbūt atklāt, ko mēs neizrunājām. Nu, tā. Es domāju, ka mēs jau tā diezgan daudz ko izrunājām. Tāds, labi, tad varbūt noslēgumā varbūt padalīties ar kādu savu dzīves moto vai varbūt vari kaut ko novēlēt visiem tiem, kur mūs šobrīd klausās. Katrā ziņā man dzīves moto īstenībā varbūt nav gluži kā Poljānas moto, ja? Bet katrā ziņā es tā dažādos dzīves brīžos un dažādās dzīves situācijās un arī tieši par darbu un visas runājot, katrā ziņā mums ir jādzīvo ar pozitīvo noskaņu un problēmas ir jārisina, bet īstenībā es tiešām gan sev, gan visiem novēlu dzīvot ar pozitīvu skatu uz dzīvi, un tad jau arī ļoti daudz, kas šad tad pilnīgi pats no sevis atrisinās. Jā, es piekrītu. Paldies, Vija. Varbūt ir kādi jautājumi, Lita? Nav jautājums, bet mums ir Laima Ostele sūta sveicienus ilgo gadu kolēģei. Viši paldies! Tā, jautājumu, cik saprotu, nav. Tad paldies, Vija, par visnotaļ interesanto un vērtīgo sarunu. Man bija ļoti interesanti, es tiešām uzzināju daudz jauna, un tāpat noteikti arī visi klausītāji uzzināja kaut ko jaunu. Paldies visiem, kuri klausījās. Tad es teikšu visu labu un uz tikšanos nākamajā Mazpilsētas stāstnīcā.